Iesākoties 2025. gadam, īslaicīgi tika slēgts valsts autoceļš Jaunmokas Loklejas, kas atrodas Tukuma novadā. Iemesls – plūdi, kas pilnībā pārāva ceļu, padarot to neizbraucamu. Pirms gadiem 20 tas bija pilnīgs raitums, kad ziemā bija šādi laikapstākļi. Tad pēdējos gados tas kļūst arvien biežāk un biežāk, kad ziemas kļūst siltas, praktiski bez sala, ar ļoti daudz nokrišņiem, sniega, lietus daudz uzsniega, strauji nokūst, un līdz to arī šie ziemas plūdi, acīm redzot, nākotnē varētu būt lieta, kas ir regulāra parādība. Viens no iemesliem, kas veicina plūdus, ir nesakārtotas meliorācijas sistēmas blakus ceļam esošajās teritorijās. Valsts nekustamie īpašumi meliorācijas sistēmas, kas ir viņu pārziņā, ir iztīrījuši, bet savukārt viņas nav iztīrītas visā garumā. Un tas pamatā bieži vien ir kaut kur upju augštecēs. Līdz to tas ūdens ļoti strauji no augšteces nonāk nosacīt kaut kur lejāk, vidustecē, upē vai lejtecē, kur šī sistēma nav tīrīta. Šobrīd Latvijas valsts ceļi problēmu ir novērsuši, ievietojot pagaidu caurteku, taču tiek domāts arī par ilgtermiņa risinājumu, piemēram, izbūvēt pastāvīgu caurteku, kas atrisinātu šo problēmu. Tikmēr Pūrē ceļa posmā Meiniķis Krimbas, kas šogad aplūdis jau otro reizi, problēmu tik ātri atrisināt nav iespējams. 3. janvārī bija pirmo reizi pēc lielajām lietavām. Un tagad pēc sniegputeņa, kad nokusa sniegs, tagad atplūda otro reizi. Pagājušajā gadā mēs šo ceļu posmu zemākās vietas pacēlām par 80 centimetriem, bet ar visu to šogad līmenis ir tik augsts, ka iet pāri ceļam. Pašvaldība ir apsvērusi domu stiprināt krastus vai ievietot caurteku, bet šobrīd ūdens līmenis ir pārāk augsts, lai to paveiktu. Tikpat bezspēcīgi jūtas arī Kukšu muižas īpašnieks, kurš jau 2023. gadā piedzīvoja postošus plūdus, kas radīja zaudējumus teju 30 000 eiro apmērā. Šogad situācija līdzīga. Pretī dabā mums jau nav risinājums, ja? Bet tas, kas ir iespējams, mēs esam gatavi arī darīt. Jūs jau redzat šeit apkārt smilšu barjeru, tas viss, protams, palīdzēt, bet priekš šitā vēsturiskā ēkā, tas ir inde, ja? Visas fundaments ir tagad atkal slapš, ūdens bija pagrabā un mitrums iet tālāk, ja? Iekšā ir gleznotas sienas no 18. gadsimta. Tāpat teritorijā regulāri strādā ūdens sūkņi, kas pumpē ūdeni ārā no ēkas. Te gan galvenā problēma ir blakus Kukšu ezerā esošās slūžas, kas 90. gados vēl bijušas regulējumas, tāpēc plūdu draudi bija zemi. Taču tagad ir uzstādītas barjeras kā masīvs mūris, kuru nevar regulēt. Līdz ar to Kukšu muiža regulāri ir zem ūdens. Visi ne tikai atteikt sakarā ar šito dabas situāciju, viņā nepatīk to šosei. To var tikai braukt ar tanks vai ar traktors. Dabā ir tik smuki un viss ir kārtībā, bet priekš biznesa šitā situācija dažreiz ir ļoti slikti. Pūres un Jaunsētu pagastu pārvaldes vadītājs gan teica, ka situācija tiek risināta un iespējams tiks veikti rakšanas darbi, lai ūdens no blakus esošā Kukšu ezera upē nonāktu pa vēl vienu taisnāku ceļu. Niceta Anna Stariņa, Terēze Matisone, Girds Grenevits, TV9 Pakalni.